Es domāju, mēs varam lēnā garā sākt. Līvam PPK Rēzekne 2-1. Līdzīgs rezultāts arī izbraukumā. Šoreiz mājās. Var teikt, ka viena no top komandām spēlē pret tabulas apakšējā gala komandu, bet līdzīgs rezultāts. Pēc spēles preskonferencē Rudolfs Mužnieks, otro vārtu autors, kas beigās izrādās arī uzvarētie vārti svarīgākie, labākie. Jūs komentārs pēc spēles cenīties. Pirmkārt, paldies par atbalstu. Kā katru reizi jūs esat top. Paldies, aplausi jums. Daudz ko nav teikt par spēli. Pirmajā puslaikā, man liekas, bijām bišķiņ tādi sabijušies. Pretinieks arī nav tas pats stiprākais, bet mēs, manuprāt, spēlējām viņa tempā. Mums vajadzēja spēlēt ātrāk, kvalitatīvāk. Tāpēc arī tas pirmais puslaiks bija tāds diezgan saspringts. Kas vēl? Pirmo pieskārienu iesitu. Nekad tā nav sanācis, tāpēc ceru, ka Māris tagad neturpinās man uz beņķa sēdināt. Ja es no pamatā nevaru iesist, tad no beņķa var. Bet vispār arī kopumā paldies par atbalstu. Super, vismaz 3 punktu kabatājiem. Tālāk Mārupa nākamā. Jā, runājot par to beņķi, kā tev vispār kā tādām pietiekami emocionālam spēlētājiem uzsākt spēli no rezervis soliņa, vai tā kā papildus motivācija, jāpierāda, ka nē, man vajadzēja būt no pirmās minūtes, vai vienkārši tu saproti, ka tā ir daļa no spēles? Nē, protams, katram jau tas, kas sēž uz tā soliņa, ir kaut kāds iekšēji neapmierinātība. Katrs grib tikt laukumā un vietas tikai uz laukuma ir 11. Arī es biju nedaudz sabēdājies, arī tie, kas citi sēž sabēdājušies, bet tāds ir futbols, tāda ir konkurence un jā, vienkārši jāiet un jādara savs darbs, nedomājot par neko galvenais, ka komanda uzvar un jā, prieks, kad izgāja arī tik, cik man minūtes bija, atdevu visu, kas ir un jā, rezultāts atnāca. Pēdējais no manas vārtu guvuma svinēšana. Ko? Es biju ekstāzējis, taču pirmo golu tikai iesitu. Pirmo un pēdējo, kad es iesitu 28. aprīlī. Tāpēc šīs gols bija pa visām spēlēm. Tie celebrationi bija par visām spēlēm, visiem momentiem, kurus es neiesitu. Tagad es varēju improvizēt un beidzot sanāca iesist. Un jā, viens puika man parādīja, lai uztais to celebration treniņā. Un kaut kā ienāca galvā un arī uztaisīja. Tā kā tā. Pirms dodamies pie galvenā trenera viedokļa domām, jautājumu varbūt Rūdžam no līdzutējiem. Dirsā, Rūdži. Vēl 3. Man? Jā, tu! Es teicu 4 goli, 4 alu. Kas uzvarēja? Nē, bet bija prognoze, pareizi bija prognoze. Kāds prognozēja, ka es iestīšu vienu? Jā. Kur? Mēs viņu sitīsim pēc tam. Super, apsveicu 4 maliņiem. Pareizi? Kaut kādi? Nē, viņam 1, tev 4. Vēl labāk. Bet nē, pēc pagājušās spēles es esmu... Pēc 4 maliņiem Pēc pēdējās spēles, kas man bija jāizlaiž, bija tāds jā, mentāls posms, ka vajag savākties bišķiņi, vajag nokoncentrēties spēlei komandai un bez aliņiem. Un šī nedēļa Sezonas beigās reiz 2. Jā, bet šī nedēļa bija bez nekādām atpūtām, pilns fokus un redz, ka izdevās. Viens jautājums. Cik cilvēki tev piedājuši šo sestdienu braukt uz Amersonu? Neviens. Es labāk mājās pavadu pie panorāmas. Šaudz. Labi, viss paldies, es eju. Paldies, Rudolfs Mužnieks, pēc par komentārus, bet tagad pieslēdzamies tieši tādā šeit Elenkās par parkā. Maz Landmans 2-1, it kā 3 punkti baigi forši, bet tev šā laikā 2-1 pret Rēzekni. Kveščenabul, kā saka. 3 punkti paliek 3 punkti. Un kā es smējos beigās, mēs speciāli rūpējamies par to, lai jums būtu iemesls katru spēli nākt šeit un atbalstīt, lai ir tas sasprindzinājums un intriga līdz pēdējiem. Protams, gribējās komfortablāk uzvarēt. Sākuma formācija nestrādāja, jo Ilenāns nevarēja atrast piespēli. Pamainījām pirms pirmā gola formāciju, kur Baķu ielikām tajā malā un uzreiz uzspiedām savu spēli, kur pēc stūra arī iestām. Otrajā puslaikā izmaiņas Kristo noņēma nost, jo Strots ir ar labāku īso un tālo piespēli, lai vēl vairāk varētu pakustināt viņus un padzenāt. Un arī Andrejs, kas iznāca, prieks par viņu atgriešanās, viņš super konfekti iedeva
Baķam šeit flangā un Baķu uzcēla uz rūģu, tā kā super. Pa lielam tas ir Andreja gols, ko viņš izveidoja, ja? Tā kā daži man prasījot, ko Andrejs atkal atpakaļ. Nu, tāpēc viņš arī ir atpakaļ, jo viņš to bumbu izjūt un piespēli var iedot. Un no viņa mēs neprasīsim skraidīt pa galvu par kaklu, bet par tādiem pretiniekiem kā Rēzekne, kas tikai sēž autobusā un mēģina kaut ko tur izkliegt un kaut kāds standarts dabūt. Šādi spēlētāji tieši noder un tas arī šodien nostrādāja. Ja? Tā kā, 2-1 un Reizķikam atkal kārtējā reize, ka viņš mūs atstāja mazākumā. Šo sezonu, man liekas, visas spēles tādas ir bijušas. Tad lausta roka, tad sarkanā pagājušo gadu. Es viņam teicu, sorry, Viestardēs par tavu veselību rūpējos un šo sezonu nelaidīšu vairāk laukumā. Jā. Mums jau tur bija diskusija par galvas traumu, vai var 6. maiņu taisīt vai nevar. Viens tiesnesis saka drīkst, otrs saka nedrīkst, tad mēs vēl rakstījām īziņu galvenajam tiesnesim spēles laikā, lai noskaidrot, jo realitātē viņi dabūja sarkano tajā situācijā, otra dzeltenā bija, ja, un mēs arī palikām mazākumā, ja, jo tā bija pēdējā maiņa Viestardam. Ir kā ir, uzvar paliek uzvara, cik es saprotu, Meta zaudēja punktus, tā kā es teicu pagājušajā reizē, medības turpinās. Jā, principā man nav vairāk ko pajautāt, tik plati, skaisti, sekmīgi līdzitēji. Jautājumi droši nekautrējamies. Šodien veids mazu tādu faktu konstatāciju. 15 vārtu guvēji pēc šīs spēles. 15 dažādi spēlētāji no 3, 2, 1 gols. Paļaut. Vienkārši meistarīgi komanda, bet turpināt. Ok, saprot, ka pretiniekiem tas ir mājas. Jā, ej un saprot, kurš rītā iestīs. Tā kā galvenais jau, mēs jau par to pašu arī smējāmies, kad mēs esam tabulā diezgan labā pozīcijā, mums nav neviens spēlētājs top 10-niekā, jā. Visiem citiem ir tas 1, 2, kas velk to vezumu aiz sevīm, mēs izējam uz to, ka mums ir kolektīvs spēcīgs. Papildus jautājums. Mēs nemācam izmantot šīs spēles, mēs gribam dabūt 3 punktus. Jā, viss super. Bet mēs netaisam to 7-0, 9-0, 6-0. Tic man, es arī gribētu. Es arī gribētu mierīgi, priecāties, ka tur ir 6, 7, un tāds arī bija šodien tas uzstādījums uz spēli, jā, kad es teicu, ejam un neapstājamies nevienā brīdī, es arī gribu uzvarēt, kā Meta uzvar Tukuma 8-0. Es arī to gribu, laikam, ka nemākam, bet galvenais jau, kā. Galvenais ir tabula, galvenais ir 3 punkti, un tas tā kā makšķerēšanā. Kāpēc makšķerēšana ir interesanti? Noķert kaut ko, jā. Mēs šogad ķeram, tā kā, ja neķert, tad būtu galvas sāpes. Šajā brīdī konkrētajā, viss ir kārtībā, un nākam. Pēdējās minūtes, es saku, stulbi ir tas nelaimes gadījums ar Viestardu, jo principā tur ir sarkanā kartīte. Žēl, ka viņš man bija tā pēdējā maiņa šodien, kurš arī satraumējās. Tā mēs būtu vairākumā, cik tur bija 11 minūtes kaut kāds palikuši, jā, plus mīnus. Mēs tad būtu nospieduši ar to vairākumu, bet tad beigās sanāca, ka mēs vienādos sastāvos spēlējam, nekādu priekšroku mums tur nav tajā situācijā. Zin kā, viss kaut kā varēja beigties, bet beidzās kā beidzās un viss kārtībā. Pirmajā aplī mums bija Mārupa un Smiltena klupiens, tad ejam tagad nākamā nedēļa uz Mārupi sakārtot tā, lai nav tas klupiens un rulējam labāk kā pirmajā aplī. Ja? Paldies jums un neliedējamies! Paldies visiem, jā. Ģimelos 6. augusts, 13:00. Izbraukuma spēle pret Mārupi. Tur arī tiekamies, esam skaļāk nekā vietējie gurķīši un izbaudēt nedēļas nogali, forši produktīvu nākamo darbu nedēļu. Paldies visiem, kas ieradās LNK Sporta parkā. Labu garstāvokli un tiekamies nākamajās sērijās. Visu labu!